Jā, vēl zilo krekliņu. Gribētu labāk, es arī beidu. Dobrām jāspēlē, nav variantu. Kārli, tad cipa man arī pie viņiem pēc tam, jā? Vai ne uzreiz? Jā, uzreiz tagad. Nu tā, Pēbēlēns sāk spēli, smukos baltos krekliņos. Izstās liels šodien, iesildījušies ir ļoti labi. Un soliņš ir bagāts ar 4 redzējuši spēlētājiem. Un viņi jau ir uzbrukums mailē un ļoti ātri realizē savu uzbrukumu. Tā. Otru dabūju. Bumba slikta. Nu labi. Cerams, ka ar otru bumbu labāk ies universitātei. Tā. Un kas ir universitātes sastāvā? Šodien pirmais četrnieks Kārlis Tirāns, Pāvils Lavreņķevs, diezgan ierasts, un te ir Grigorijs Misjuks un Elgars. Kur jūs spēlēsiet? Pišķilēs šodien nav redzams, un citi no Elo Atletiko, bet liels Grigorijs nospēlē. Uļi labi pacīnās. Jā, pirmā mājas priekšā, pēc negat mājas. Tirāns iegūst bumbu. Nu, šodien būs tāda garā spēle, 2 reiz pa 30 minūtēm apmēram. Bet cerēto spēlētāju vietā ir ieradušies mazāk, jo nav ieradušies 4 metieši. Tāpēc mums būs rezervišs otrais četrnieks, kas tiks saustīts pēdējā brīdī. Un Varakārs. Labi nospēlē. Elgars. Stirācies pats. Viņi jau 2-0. Varbūt, nezinu, jāprasa, kā viņi tur jūtās. Kādu laiku uzņēmā to kopējo? Pēc šitā laika ir pagājis 2 minūtes 38. Varbūt pēc tālāk, kamerā kā izslēgt. Jā, var arī tā, jā. To telponu tālāk. Un jau 3-0. Nu, Pēbēlēns liels pārliecinoši. Grīnfelds priecīgs. Izstāsta, ka gaidīja lielāku pretestību. Bet Lula laikam jau pirms pašas jau spēles jau saistībā ar spēlētāju iztrūkumu jutās nedaudz tā teikt vīlušies. Bet, nu jā, nu pirmajās minūtēs jau tomēr spēks daudz varēja teorētiski tā kā būt labs pretspats. Tas nopietnas pirmais četrnieks. Nav arī slikti. Smuki. Lavreņķevs un tur Vārtseks nospēlēja. Un tur labāk jānospēlē, ja? Tur bija pats video 0-3. To aizsardzību. Vairāk par aizsardzību jādomā. Aktīvi būs spēlētājs jāspiež, būs jau labi. Aizies, jā. Jūs arī universitātē spēlēcīt, jā? Ar SVU komandu? Tā skatos, ka jā. Būs jāspēlē, nekas tas neatliks, jā? Nu, ir 4 minūtes, varētu mājiņu taisīt arī. Jā. Nu jā, pie mūsu bumbas, protams.
pauzās priekšu. Pirmās maiņas jau notiek. Vienkārši spēles. Un varakājs. Tev vai ķēt. Labi, Rangers smuki nospēlē. Nu tā, notiek maiņa Universitātes komandā. Pēc nospēlētām 5 minūtēm. Elgars vēl projām ir laukumā, bet mēs redzam Kristaps. Viņš ir viesspēlētājs. Tāpat kā Artūrs, tas bija Alberts. Elgars. Un ko mēs redzam laukumā? Ticiet vai ne, tas ir Misters Dobrājs. Tas ir mūsu Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Un Artūrs ļoti labi iegūst bumbu. Tātad šie 3 spēlētāji ir no RCU komandas. Ko mēs redzam, Alberts, Artūrs un Kristaps. Nu, Dobrais ir mūsu vārdsargs. Tātad var sakot, tāds pēdējā brīža četrnieks, kurš izpalīdz Universitātes komandai iztrūkuma brīdī. Labi, RCU čaļi izstāst labi, pagaidām. Arī no RCU. Aha. Nu, rezultāts 0-3, otrais četrnieks. Ļoti labi tur. Izstāst, ka viņam sanāk pagaidām, vismaz neielāk pirmajā minūtē. Diezgan doki. Oba! Pagaidām ļoti labi, tur viss notiek, saspēle. Un tas ir organizators. Otrais četrnieks pagaidām labi tur rezultāti. Arī pēc citu bija kaut kādi mēģinājumi uzbrukt. Pēdējā lēns atkal bīstam. Uz uzbrukumā liels kontrolē situāciju un bumbu. Oh, wow. Tā netipiski. Tā futbola. Grib skatītājs. Doties. Labi, Arturs vai Kristaps izmēģina. Laikam tas bija Alberts. Nu, jā, kādiem sitieniem bez vai pārspēs Dāvi. Labi. Un ir tāds kārtīgs sitiens. Un Dobrājs! Oi, garīz arī gūst vārds. Labi. Modots un fantastiski. Tas ir Kristaps. 1-3. Otrais četrnieks izdarīja savu darbu lieliski. Emils Suvēri pat uzsit pa vārtiem. Nu, atpakaļ pirmais četrnieks. Te mēs, protams, sagaidām labāk sniegumu nekā pirmajā uznācienā. Viņi pēc tam iesildījušies ir. Nu, PBLN arī tāds, varētu teikt, tas kāds slāpus. Ir tāds pārsvaru rezultāts. Bet, nu, man šis otrais četrnieks super nospēlēja, pat uzvarējāt sev. Jā. Un, oi, vēl viens labs moments. Tur lielāka pašapēle bija šaidiem. Jā? Nu, jā. Sāk no mums pirmā momenta tad atslāpus. Jā. Mums vienkārši netika atpakaļ savu vajag. Principā tas pats, kas tur. Oi! Nu, momenti kā
kā ir pirmie četrnieki? Nav tā? Bija tas pats, kas pat es par Tinkeru. Iepriekšējā spēlē, pašā spēlē sākumā nolēdām daudz vairāk gols. Jā. Tas otrajā pusē tikai vienu, kas ir beigās. Dāvi teica, šeit sākuši labāk tas spēlēt, jā? Bumbe, tas ciet. Ciet bumbe? Ciet bumbe. Lāta. Lai nespēlēt tā. Tā, vārds tiek mainījušies, kur ir Dobrais vārtos. Un Dobrais lieliski. Nu, Varikai, tev jāzīt goli būs. Arī iesist. Jāpēc ir uzsist. Nu. Vai es mums tiktu pie sitieni? Ui. Paldies. Strādā. Laikam, mēram, tad kopējais laiks ir 11 minūtes. Un viņi sāk laikam kaut 9 vai 10 pāri, ja? Jo. Nē, tika laika, to viņiem dot, ne? Nu, ir kā... Būs 4, 5. Viņiem slīnī. Tu vienkārši te līnijas nostājuši tā vai viena. Jā. Oi. Labi. Cik 1-3, ja? Rezultāts. Kā tas jau izklausās kaut cik normāli. Man nepatīk tā zāle. Man tā koka arī labāk. Nu tāda. Man arī īstenībā labāk tā. Vajag to tas kājas. Jā, šos ir gācis kā bremzē. Un tad ķermenis cieši no tā, ka šos mums strauji. Un uz tās koka viņa apakšā ir mīgs. Jā. Gan tas, ka ir drusku amortizācija vairāk, gan arī tas, ka viņi drusku slīd. Nu, tā kā lēnāk tā bremzēšana. Jā. Grigorijs vēlreiz tiek pie sitieniem. Nu, pirmais četrnieks tiek pie sitieniem. Pie pozīcijām un tā, bet nav goli. Otrais četrnieks, viņi varbūt neveidoja tos momentus tā. Nē, otrais bija labāk. Nu, bet viņi iesita. Labāk. Nē, viņi iesita, jā, viņi kaut kā nospēlēja labi, nu, aizsardzībā un tā tālāk, un arī iesita. Viņi, redzu, šitie pirmais četrnieks beigi metās visi uzbrukumā. Nu, tā kā 3 un visi tā beigi, tas skrien grib iesist, bet ar aizsardzību šākāk drusku. Un tas otrais četrnieks no aizsardzības sāk spēlēt tā, visi tur piespiežās un pretuzbrukumu dodāts un bija ok. Neslēpieties no mumbām. O, labi vienkārši. Vārtīgs sitiens Eldrē. Labi, Eldrēs nospēlē. Visādi mēģina apturēt. Un liels tīrāms tomēr. Iegūst bumbu. Izties jau kā gols. Zem, tas ir 30, jā. 30? Jā. Labi, otrais, tas pirmais tur pagaidām esmu pa nulītēm. Bet nu sitieni ir momenti, kad bija kāds 2-3 vismaz.
tāds reāli tīrais iztiekveids. Nezinu, ir jau laikam 15 minūtes varētu kā mainīties, jo jāsēc. Tas tas tev? Telefons kaut kur tur mēģinās. Labi, Dobrais, kas par glābiņiem. Dobrais liels. Jums arī 5 minūtes jau pagājušas, varat pamainīties. Ulodāts, labi reņķies uz galvu. Jā, Dāvi, neredz, es tevis neredz. Ulodāts, kārtīgs iekšēlins. 4-1. Nu, tas bija nepilkamā, tieši stūrītī, tāds netveramais. Varikājs iesāk spēli. Mums teikt ir vārdsargi laukumā. Kristaps ar Artūru. Kristapu izspēlē. Artūrs Kristaps brāļi no komandas SEU. Iespējams, viņi būs Latvijas universitātes pretinieki. Šodien viņus aizstāja mečs spēlētājs, kuri tur dažādi iemesli dēļ nav iedrušies. Un to dara diezgan labi. Pagaidām viņi bija laukumā ar pozitīvu bilanci. Spēlē, jā. Pozitīvu bilanci 1 gūtie vārti un 0 ielaisto. Tātad 1-4 rezultāts. Varakājs. Varakājs. Dāvis izskatās pēc cīnītāji. Laukumā. Tur jau gan izgāja. Labi. Opā! Tu labs. Šitā nodancoja un visu izdarīt. Liels, ka numur 23. Un 5-1. Rezultāts jau kļūst graujošs. Labi. Arturs mēģina samazināt vārdu starpību. PVLaini liels izskatās šodien. Saspēlēties un dobēs ir galvu. Bet precīzi. Jūtat pieskāt. Atkal bija trešais, viņš visus apdancina. Viņš šo spēlīt pieprasa. O, nē! Tur gan bija jābūt golam. Jā, pēc meistariem. Dažkārt gadās tādu momentu, ka jāsaka tukšiem vārtiem garām. Multi, ļoti labi dot ar bumbu.
Arturs. Leciņu nosedz. Jau Kristaps un brālis. Un tā nedod bumbu prom. Ļoti labi. SEU šeit spēlē. Nuki. Jā, atkal. Ui, tu drīz apskrēja. Bet nu nē, tas manējums beidzās ir gola mūsu vārdos 6-1. Mainās četrnieki, un mēs tātad pirmais četrnieks atpakaļ. Tirāns, Elgars, Grigorijas un Pāvels. Labā, tuvies laika, jā? Lavreņķevs nospēr bumbu, un tomēr nav gols. Vārsies kaut kā paspēja nobuķēt. Oi! Momenti ir, gola nav. Vārsies ir atbumbats. Tirāns tomēr iegūst. Bumbas neilgi dzīt. Nu, futbols. Reiks starībos, jā, nu. Pēdējā vainas labi spēlē. Universitātes čēļi arī mēģina rādīt labu futbolu, un tas visam sanāk. Ceļas bumbas kontrolē. Oba! Vārškas muka, tur viss aptam borēja. Vārceks tomēr apturēja bumbas līdīs. Dobrais gatavs viss gols iekšā? Es jau vienu asistiņu atdevu. Oi. Jā. Un smuki krīt, un smuki nopelna. Jā, šodien būs smuks kadrs, jā. Goliņš pa visu ekrānu, varēs labi visu redzēt. Ko redzēs? Varbūt izglābs. Fikās ir gols pēc tā, ka Tas vienīgā gols ir kas mums pēc. Es, protams, zelta iespējas. Tas bija tikai mans nākums. Nav! Labi. Super. Vārtsaks ļoti augsts spēlē. Dobrai komentāri parādīsies. Labi? Tas, ka pēdējā laina
tas visiem ir acīm redzams jau pēc šīm nospēlētām 25 minūtēm. Kā nekā jaunieši trenējās te katru dienu, un spēles aizved regulāri. Savukārt LU Zelta futbola komanda tāds sezonās pasākums. Katrs visu laiku nodarbojās ar futzālu visu caur gadu. Taču ir arī redzamas tādas labas kvalitātes no daudziem spēlētājiem. Lai arī kāds būtu rezultāts ar pirmā puslaika, domāju, ka Klinta Kulmos nevajag mest. Pierāda savu labākā spēlē, jāgatavojas mūsu galvenajiem uzdevumam universitātei. Profesionāls komentē. Es zinu, es daudz futbols skatos. Profesionāls. Kopā kādu lukšķi. Es mācos no NTV futbola kanāla komentētājiem Krievijas. Viņi ļoti kvalitatīvi veic savu darbu un rāda to, ka... Latviešiem jau ir nav sliktis treisnāks? Es tā neteiktu. Domāju, ka no latviešu komentētājiem Milvils Kasinkēvičs viņu var atzīmēt kā labu komentētāju. Kaut gan varbūt viņa zināšanas futbola pasaulē nav visspēcīgākās līdz citiem, bet viņš māk interesanti komentēt, ka to dzird un sakot viņu ļoti līdzi. Anatolijas Kreipāns, tā ir klasika, bet ne visiem, protams, viņa patīk. Viņš stāsts, viņš visāds patīk. Jā. Ka lūk, šim spēlētājam viņa brālēna mātes šķirtā vīru drauga kaķi sauca Marko. Mēs zinām, ka arī Nīderlandes izlases leģendas sauca Marko un Bastins. Tur viss saslādās Kreipānā kopā. Visādot viņš labi parādās. Jā, vajag savi visādi stāstījums. Tas ir forši? Arī forši. Ja garlaicīgi spēli ceļš, tad tas mums komentētājs to pasaka. Ja interesanti spēle, tad jau pat komentātori nevajag, tur jau viss ir acīm redzams. Labi, tad vēl projām mums rezultāts 1-6 jāturās. Vajag, ka PV Lēns mums katram vēlim 3 atstāja, man 3 atstāja. Vajag tāda konsistence. Kā 3? Vēl ielēst. Jums katram? 3. Kas? Jums ir dāvi, ja? Jā. Tas redzams, ka tas nozīmē, ka PV Lēns vienmērīgi spēlē. Vai vienādu pasadēļ. Smuki pārmet pāri, tad neizturīgi noslēdz. Viņš jau redzēs, ka tur vārdu guvējs. Un Dobrais iet laukumā. Numur 95, tā kā Makvīns. Kā tad nav? Leonards lai skatās bāģis. Septiņi vietas. Labi. Pilnīgi apērt bumbu, dāvis. Ļoti labi. Labs moments. Neļauj bumbai pat atsisties. Un Dobrais. Šī tāds moments. Viss Kristiāno. Zvaigžņu stundu vārdsargiem uzbrukumā. Nospēc 0-7. Kristaps. Smuki nodanco un uzsīt. Labi. Super. Skatītāji rindās iešai. Tas mums šodien ir atnākuši skatīties. Tas ir mūsu Londons.
Universitātes gan jau izveido momentu, kamēr mēs skatāmies meitenēm. Ko mēs to redzam tribīnēs. Redzēs Universitātes skāls. Labi. Wow! Tas bija diezgan nepatīkami. Tiesajā. Diezgan varonīgi izskatīt. Jogais teiksē, kamēr izceksē. Ļoti labi. Tad Dobrajam būs jāapsver doma par pārkvalficēšanos, viņš tik labs ir laukumā. Nāk palīgā. Oi. Labi pacīnās. Dobrāji. Iegūst. Tiesko. Oi, ku labi, Kristiāno. Iet priekš. Labi. Dobrājs. Lieliski vidus laukumā nospēlē. Tas kaut kas necerēts. Tad cits pēdējā minūte, pēdējie momenti. Un sodiņš, jā? Un tas pēdējais moments pirmajā puslaikā. Kā pirmais puslaiks noslēdzies. Esmu apstīties tuvāk ar rezultātu 7-1. Izstāsta, ka šai komandai apspried nav vajadzīgi. Viņi jau ir apspriedušies visu sezonas garumā, rāda fantastisku spēli, pārliecinoši. Te var mierīgi komentēt. Nē, mums te vajag vēl apspriest. Vajag tomēr vēl. Jā. Labi, pamācīsimies, kas te notiek. Jau, viss? Jūs pazūdat? Jā? Jā, mums ir. Atsāk, paņēm Alve. Alve, Ojārs pēdējais. Es kurien tu sataisies? Tu arī prom? Nē, Jā, mainās. Laukuma pusēm. Tāpat parasti tā mainās. 2 spēlētāji mazāk. Jā. Kas? Pastīsimies. Kas? Jā. Okay. 116. Jā, paldies. Jā. Pastīsimies. Kopējušo spēli sāk atbalstītāji. Čau. Čau. Kā iet? Normāli. Kā tev sauc? Kas? Kā tev sauc? Maksims. Čau, Maksim. Nu, kā tev patīk spēle? Pagaidām neīpaši. Pārāk. Nē. Kādu komentāru puslaika? Mēs tam tajā studijā, nu, tā kā tur stāst tur labāk. Es domāju, ka ļoti žēl, ka tie spēlētāji no meitas neatnāc. Diemžēl, ka tā attiecība parādās. Tā
arī tie spēlētāji no pirmās līgas, kas vajadzētu būt arī Pēcbergs, jā, un tam līdzīgi. Un tas arī ir skumji, jo skatoties uz tā, ka cilvēki nāk uz spēlēm arī rodas domas, kā arī viņi nāks uz tām spēlēm, kas būs aprīlī, universitātē. Un tā attieksme ir tāda ne ļoti īpaša. Un arī saspēles arī. Grūti kaut ko pateikt par saspēli. It kā puiši cenšas kaut ko parādīt. Ļoti skumīgi, kā arī pietrūkst spēku viņiem, jo tie jaunie, tā komanda pretinieki ir diezgan stipri. Tāda savu meistarību, arī Vārtsargs viņiem ir ļoti labs. Mūsējiem Vārtsargiem šodien neīpaši labi iet. Jā. Tā. Universitāte vēl aizlāpiesies ir ar RCU spēlētājiem, bet divi aizgāja prom, tiet vispār viņam sanāk tikai divas maiņas, no kurām viens ir Vārtsargs. Nu jā. Diezgan, jā, tā nepārliecinoši izstāst. Nu, rezultāts arī to parāda, jā, 1-7 tagad. Jā, tas ir skumji ļoti. Jā, un diez vai... Redzēt iepriekšējā spēle pret FK Petrovu pastāvjām. Un tur bija tā spēle man ļoti patika, kā arī mūsu puiši spēlēja. Diemžēl tagad to vairāk daudzas no tiem nav šodien. Kur tu spēlē? Es agrāk spēlēju FK Jelgava, tagad es spēlēju otrās līgas komandā Zemļos. Un nākamgad arī mēs spēlēsim pirmajā līgā. Jā, viss, jā, viss. Cik jums spēles palikušas? Jums punkti jau? Jā, viena spēle, bet mēs uzvarējām Vefiņu, kas mums bija tas baigais pretinieks, kas bija otrā vietā. 3-1 bija rezultāts, tāpēc arī mēs tikam uz to pirmo līgu. Tāpēc arī tā. Nu, es arī mēģināju tikt uz... Bet jums punkti pietiek vai jums vēl jāuzvar kāds? Nē, viss mums... Mums jau pietiek, viss jau? Jā, tas kā oficiāli Pirmā vietas dēļ čempions. Jā, tieši tā. Super. Nu, es arī mēģināju tikt uz universitātes sastāvu. Bet tu atnāci vispār uz to pirmo treniņu? Jā, es biju gan pirmā, gan otrajā treniņā. Un arī tā sanāca, ka bija arī džeki, kuri bija stiprāki. Tas arī labi. Bet šodien galīgi nekā nav. Tukšums. Jā. Ļoti slikta organizācija, principā, sanāk. Nesorganizējās. Nu, jūs laicīgi tur zināt, nav tie metieši varēja, nu vismaz kādu citu tur paņemt un tā. Bloks krāsta, gan iztika dolās. Nu jā, tāda ir PB-laina. Diezgan monstrīga komanda. Cik vēl spēles būs universitātē pirms? Viss šitā pēdējā pārbaudas spēle, principā nākošā tad ir jau spēle. Cik universitātes piedalās? Nu, ka par to 10 apmēram ir. 2 gadus universitātē izdevās izcīnīt zelta čempionu titulu, bet nu, daudzi no tiem zelta kaldinātājiem šogad jau vairs nav. Krastiņš, Gļāmovs, kas tur vēl mums daži. Arī Grīnfelds tur mēs redzam jau ir laikam beidzis pārāk ilgi. Universitātes vairs nav students. Jā. Bet jā, mums ir Herzbergs, un nezinu, varbūt ir kā vēl kāds metietis varētu parādīties. Nu, viņas tad varēs tikai pārbaudīt grupu spēlēs. Šodien nesanāca. Jā, nē, kā vispār neiet. Kam jāiet atpakaļ. Apsir, paldies. Liels komentāri. Numur 8. Jā? Jā, sveiki. Varam arī īsāk laiku paņemt, 20 minūtes. Nevajag 20. Tā, esam atpakaļ statīvā. Līdz sāksies otrais puslaiks. Čikājās vēl ten, kas to darīs. Mājā mums tikai Kristaps palicis ir no RCU. Aiziet, sākam otrā puslaiku, teikt man rāda 40 minūtes ierakstīt. Reņķers. 0-1.
varētu teikt, ka pa 0, jā, tev ir otrais puslaiks sācies ir. Elgars labi rājās priekš jau, nu, tā. Super. Nu, otrais puslaiks iesācies labāk. Ar universitātes momentiem. Super. Labs. Labs sīviens. Un izsaka bumbi no Reņķeva. Kontrols. Vajag, nu pirmiem četrniekam šajās ir kāds gals šodien. Nevar tā. Tikai ātrāk. Paskaidīt, pakontrolēt bumbu. Logrājs. Gatavu kāpu komandu. Urku labi. Paši super. Grigoris. Ir bumbas. Upā. Labi, Dobrais neielēģis ar kājām, tas super. Wow! Labs. Aiziet vien. Iedāvājums jau mainās cītīgi. Varētu būt, ka... Super, obā paši, jo! Super, Pāvels! Skaisti savā manierītē, meistarīgi, augstasinīgi un rezultatīvi. Super, Pāvels! Nu, vismaz dienas moments mums noteikti ir. Labs, otrais puslaiks 1-0. Tas ir daudz labāk. Pirmajā puslaikā. Pozicionējās. Labi. Jau savās zonās viss ir. Oi, Pāvels izvāk. Piespēle. Viss ir. Žāk, šodien, piemēram, nav kāds spēlētāji, ko mēs varbūt neesam izmēģinājuši. Bet kas ir arī parādīt gan futbola līgā, universitātes, gan treniņos. Mēs tad kārtīgi vienu četrnieku nodzīšanu šodien, sevišķi otrajā puslaikā. Dobrājs. Oi, Grigoris liels. Labā. Labi. Labi. Nu, tas jau ir pilnīgi cits futbols. Pilnīgi savādāk komandas. Tagad mēs redzam universitāti. Nu, iespējams, tas ir uz PB-laiņu foni, jo PB-laiņu nomierinājušies. Tas nav tik golu kāri. Ļoti labi.
vārdsargs. Universitāte pat kontrolē bumbu diezgan ilgi. Un tāds uzsitieriķi uz vārtiem. Nu, labi, ka tā. Ka ir stūris, un nav bumba atlikusi, piemēram, kādam uz sitienu pa tukšiem vārtiem. Vēl Atletico jau diezgan tad ir pieraduši spēlēt vārdsargu ārā. Opā, labs! Labi, paši nospēlēs, paši arī pamainās. Labi, Elgas. Super. Ai, rociņi. Un goliņš. Bet tur roka laikam bija, jā? Roka tur bija. Bet nu labi, kā gribi. Kā tur bija, Elgar? Šēdot. Nu jā, kaut kas tur tāds izties. Bet nu labi, PB lai mums dod golu. Labi, aiziet, tātad trešais goliņš Universitātei 3-7. Un otrais puslaiks 2-0 Universitātes labā. Jau viss? Laikam tur palika pēc vieniem 116. Bet man bija 116 tikai. Mums arī bija 116. Nezinu. Grigorijs, lieliski! Kārtīgi. Izklausās daudz labāk nekā 1-7. Tā PB smuks saspēlējās un aizdien prom savus presingotājus, bet Universitāte arī ir nostājušies. Gatava aizstāvēties. Soliņš nav garš. Pāvels sēž uz viņu. PB diezgan pārliecinoši. 5 kaļi. Viss gatavs spēlēt. Šis gols. Iestrēks un goliņš. Un nav gols. Nē. Tā bija Universitātes veiksme, ka nav vēl viens gols. Mēs vārtos. Lieliski, Grigorijs.
pēc saviem vārtiem zaudēt bumbu, tas nav pārāk labi. Rekord mēs jau pazīstam šo spēlētāju. Vienu golu smuki iedanco iekšā. Paši, smuki, oj, klāt. Pirmāk jums neizdešu tos jūs vārdus. Šitā labāk. Tas tad nebūs jāredz at laiku. Tomēr ir tīrāns. 1-1, kas būs? Tev aizsaks veikumu nospēlēt. Nu jā, tur sodiņu var dabūt, jā. Jā, bez tiesneša viss skaidrs, kas notiek un spēlētāji. Lieliski, dot ievērot noteikumus paši. Jā, tiesnesis ir apmēram tikā kādreiz veikalos bija vajadzīgi pārdevēji aiz letes. Katru preci izdod, tāpat katru pārkāpumu tagad ir viesas, tā kā jānovērtē. Šodien tikai pašapkalpošanās veikalā, nu paši sodus paņem, kurš grib tur. Nav vajadzīgi gaidīt tiesnesis kā pārdevēji. Klāt, Sandi, paliec, tuvu. Tur paši. Labs otrais puslaiks, jā. Vēl 6 minūtes otrajā puslaikā.
Tā universitāte tā kā atradus savu spēli. Ebelēn atkal ir tā kā nedaudz tādi nomierinājušies, vai arī vēl vairāk meklē kaut ko jaunu. Vēsens, divi tā paši. Kristaps globā. Kas cits viņam neatliek? Kas tur notiek? Nevarēju saprast. Grigorijam lieliski iespēja bija palielināt rezultātu otrajā puslaikā, uzlabot rezultātu, bet saglabājas vēl gaidām laikam otrajā puslaikā 2-0, jā, pabeid 3-7. Grigorijs. Jā, tur bija ārpus lauguma pārliecinoši. Tur šeit tāda arī kaut kāda kartiņa nopelnīt spēles laikā. Vēl it kā kaut kādas 3 minūtes, 3-4 minūtes. Kaut kādas 4-5 minūtes. Mēs tā nolēmām otrā puslaiku, kamēr netiek 30. Nu, kā vajag. Nu, viņiem nav kas mainās. Neatbūt tā. Nu, ja ir laiks? Nu, laiks vispār ir jāvēl. Ja man liekas, viņi būs galīgi iznīcināti. Uj! Tad ir par 20 minūtes tieši pagājis otrajā puslaikā. Un izvelk ārā. Smuk pa līnijai Elgars Dancevs, nu, te glābjās universitātes ļoti veiksmīgs. Stabiņš. Reāli, pakāties. Tev tur jāstāv. Tev nav jāstāv vārds. Dāvs var kā izdomāt, ka viņi runā. Tu ar viņu runāji? Jā, viņi arī pakāties. Eģi, piespēj. Eģi, tur cik Edgars redz? Cik tu Edgars vēl redz? Jā, es tā Eģi piespēj. Pakāsāt, Lunda, nē! Ir, ka mala!
super. Un Kristaps. Kopā uzsit arī. Un garām. Nu, kvalitāte ir zudusi. Ui! Nu, tur bija tā paraka, jā, tas spēles, to spēlēja tā asa. Bet tu bumbu dabūji. To jau Pirīti, labs, varakājs. Globā, ar roku metīs iekšā. Aiziet, aiziet. Tas gan interesanti, tas bija. Labi, Stirāns liels. Liek uz tā bumbu. Labi, Stirāns. Tāds ātrums, tā kā būtu spēle sākusies, super. Labs moments, tikai diemžēl neizdodas viņu realizēt. Labprājām, otrais puslaiks 2-0. Diezgan labi. Pasēties šī jau Kristiāno. Oi, kas tas? Tehnika. Vārds taps. Opā. Nebija slikti. Oi, vārds. Un labi, Dobrājs nospēlēja. Aizsardzībā uzreiz vienu pieskārienu piespēlīt. Vai kusties, Dobrājs skrien! Jākustās, jākustās. Jāsod, Eģi izvēl kolu, mums jāiet uz kols. Piesākās 5-5. Nu, pēdējā minūte apmēram. Juri! Dobrājs ar Kreilīt. Vai Dobrājs skrien? Jā, tur nav jāskrien, jā, viss ko. Nu, aiziet pēdējā minūte, pēdējā momenti. Oi, ir ārā. Okay. Baterija izskatās, ka nebeidīgs izspēlēt. Baterija rāda vēl 2 minūtes. Daņik, viņš otrā reiz nevar. Nu, Kārlis nostāvē.
Elgars izvēl piespēl no pašas vārdu priekš. Kom, 5! Un pēdējie momenti. Nu, izstāsti jau, kad... Ok. Mums rāda baterija jau beigsies, bet vēl kaut ko filmē. Es te beidzam. Nu tad otrajā puslaikā 1-2, rezultāts 8-2, 8-3 PBL. Universitāte. PBL. Mārtiņš Grīnfelds. Liels komanda izveidojas ir.